izstāsta, ka mūsu evakuātoram vajadzēs evakuātoru. Minirālijas robeža 2024. Mūsu zelta raķete ir gatava, mūsu ekipāža, es ceru, ka ir gatava. Ir piekdienas vakars, mēs braucam uz Rīgu, pa priekšu aizbrauksim uz Alsungu pēc zelta raķetes, jo, kā jūs redzat, mums nav tā zelta raķete virsū, bet viņa būs un laižam uz Alsungu. Viena problēma, sievas vecākiem palīdzēja jumtu mainīt, ko vispār var arī redzēt. Vienu pusi norāvām nost, otru pusi tagad to pusi taisīsim. Un aizbrauc mājās, viņa kā tur dušā pārģērbtos tādā garā un jūt, ka kaut kā seja. Protams, izmērīja 37,8, kas vīrietim ir pati draņķīgākā temperatūra. Bet, viss kārtībā ierauj pāris ibumetīnu sastart, šito tēna, kā viņi sauc. Ko es iedzēju? Kāds sāls? Paracetamolu. Pāris paracetamolu sastarts kafiju un braucam. Ja gala beigās mums tomēr ir minirallijas un kā tad tas tagad būs, kad es pateikšu, zinu, kā man tur temperatūra. Atceļam, Džek, šo posmu, sorry. Būs stulbi tā kā mēs braucam un viss ir kārtībā. Es jau jūtu, ka jau ir iedarbojies un ar to dirsu. Mēs esam Alsungā un šeit ir kaut kur Jākapsons garāža. Tā ir viņa garāža, bet kur viņi paši ir, nav nejausmas. Ar kā tur BMW stāv bez vilcēju uz evaku, ne uz treļu vienu. Un tagad, mēs kaut kur te apstāšos, tūlītās ir jāuzkrāmē zelta raķete, ir jāuzbrauc it jau virsū, vesela čupa ar mantām ir jāsaliek. Darbi ir daudz, bet tūlīt sāksim kustēties. Tev jāpaņem virsmadracis un kaut kāds guļamais. Es pieteicu 2 vietas, kur gulēt. Es vienu no jums atstāju aiz borta. Emīls, lai zāģi guļ. Jā. Un vispār mums Gulbenē iedeva skaisti lielu uzlīmu. Minirālijas talsi, pirmo reizi šogad, 5 individuāli posmi, unikāli posmi. Un viņš notiks 24. augustā. Un tur, protams, mēs arī piedalīsimies. Tie jaunieši vispār neskatās, ko viņi dara. Vajadzēja šitiem dod braukt. Vai laivas uzlikuši pa platu un tagad nezinu, uz kuras laivas braukt. Jā, arī tiesības no viena pa otru. Bet atceries, Emīl, līdz ar gāžat, jā? Tā, lai pieskarās āķim, tad noslāpē, lai atripo apakā. Pieskārās? Vienkārši perfekti. O, ideāli. Par tam ar vajag. Laivas tik plati uzlikuši, ka nezinu, pa kur uzbraukt. Pīp, pīp. Sonsī. Tā, mēs esam robežos. Esam uzkrāmējušies. Mūsu atbalstītā, tā Elts mūsu zelta raķeti. Paši jūtamies tādi necepti, ne vārīti. Paracetamols, tas man garšo šodien. Bet viss ir sadarīts, līmējam uzlīmes un laidīsim tulīt Džeks traspierksti. Nekos tas valvali notrieks. Tu negribētu, lai tev būtu tik skaista mašīna? Līdz griestiem. 5, 4, 3, 2, 1. Start! Labais, 0. 40 reizes 2 plus. 30, labais 2. Labais 2. 140. Roteris no labās. Roteris no labās. 20 kreisais 2. 140. Roteris no labās. Roteris no labās. Uz labo 2 plus. 70. Roteris no labās. Roteris no labās. Roteris no labās. Uz kreiso 1. Uz kreiso 1. Uz labo 0. Turēt. 20 kreisais 3 plus. 40. Stop! Go for me, sorry! Griež. Atbildē. Tu man ar tikko nospēj.
Laboti! Super. Vai vālē. Laboti 24! Ko tu filmē? Jā, nu es esmu divu galīgi goži pazaudējāt. Man augsts kauls skatoties, kā jūs tur gājāt garām. Nu, mēs sanāk, pirmajā braucienā dēļ tās kulises, mēs sapratām to, ka mums vienkārši vairs nav ko zaudēt. Un dēļ tā, ka vienkārši vairs nav ko zaudēt, man kaut kas aizvērās cietas, vienkārši nelaižot gāzi vaļā, vienkārši kā mauc tā mauc. Nu, mēs no malas skatījāmies un vienā brīdī bija klusums skatītājos. Nu, lejā pār pa to tiltu, kur gāja. Nu. Bija labi, jā, ātrāk. Vai vālē. Vislielāko prikalu. Tas grāvis izskatījās traks, vai ne? Jā. Mēs tur apklausām visu. Pēc viņa nebija nekādu problēmu. Pēc risēm otrajā. Ovā! Un tas ir no risēm, nevis no grāvi. Pēc otrā dopa? Jā. Tas ir pēc visām tajām risēm. Šis notika. Pēc grāvja mums nebija nekas. Viņam apakšā ir laikam nogūst. Vai izskatās ārā no stiprinājuma. Jā. Ja mums nebūtu tik laba panna, mēs būtu gan jau tā paša kā dzenīts stāvējuši malā pārsis radiātoru. Viņam viņš pārsīt. Viņš pārsit radiātoru. Kas notika? Jums kaut kā moši palīdzēt? Kaut kā palīdzēt? Mums tieši salocījās. Kas tad? Dēlīts. Dēlīts ir. O, varētu dēlīt. Mums ir tons. Mums ir šitā, tu vari uzsīt kaut kur sānāt. Vai nākamajā topā? Jo viņam Civica džeki piebrauca palīdzēt, iedeva antifrīzu, viņiem tehniskā mašīna arī piebrauca. Pateica viņa beigās, ka viņš sācis ir braukt, bet arī līdz 6. līdz 6. viņš nedabrauc. Jopsi. Kas tev notika? Par to liels prieks. Mani drusku pārsteidz tas, ka cietie robežu ceļi šodien kāpēc bija mīksti. Es nezinu, vai tāpēc, ka vakar stipra lietus līja vai kas. Bet katrā ziņā man prieks, ka daudz maz mēs visi esam galā. Kaut kādi robežu triki un viltības, protams, bija. You like it? Beautiful. Pirmā vieta - vīrs, kas grib svinēt savas cēs svētkus kārtīgā rallijā, sāks pasākumus iet visiem sociālajiem tīkliem, nu tad uzlaidīsim ārā, nu tad trešā vieta, kas tur mums ir, no Budget Racing Team, Ričards Gotkardsons un Ralfs Runcis cīnījās ar pie visām priekšlaicīgi nekur. Un priekšā aizskata. Otrā vieta - Kārlis Čips, Zintārs Kunce savā debijā. Atbrauca pirmā posma netika nosināta, atbrauca uz otro posmu. Un viss kārtībā. Sausiņš rokās, otrā vieta izcīnīts studenti ieskaitē. Labs pieteikums. Labs pieteikums nākošai sezonai visai, turpmākajai sezonai un jācer arī kādiem. Nu tātad uzvarētājs, nu te jau atkal stāsts ir apakšā, jaunākai paudzei jāmācās uz piedestālu kāpt. To tēvs mācīja. Es pieļauju, ka meitai, vai nezinu, nu bet dēls tagad to darīs. Fēliks Augšmuksts un Rinalds Laumanīs uzvod Vieclavu augstākā pakāpiena šajā studentu klasē ar Opel Astri. Nu tādu mierīgi automašīnu mierīgi attieksmi startā un redzam, kā tas ir noderējuši. Pie drošas uzvaras. Jā, pašā pirmajā kontā visi kārtībā, bez liekiem stresiem, brauc ar prātu, brauc precīzi un lietas pašas sagā. Jā, jauniešiem jākaši Laumanīts ir tā, zin kā uz visām pusēm. Kas tev tur ir? Komandas ieskait otrā vieta. Kaut kas smieklīgs, jā. Viss pateicoties man. Smieklīgs, kas jums varētu būt smieklīgs? Lēns? Es paliku grāvī. Saka lēns, tas ir veicīgi, ne? Mēs palikām bez kulis. Alus?
Man nav ko teikt. Nu, tā ir jūsu problēma. Mums tev tur nekāds sakars nav. Kāds tur iepriekš kaut ko citu tur teica? Jā, pastāst. Pie svētas atstāja pirmo vietu. Katram ar kausu ievilkt, buļļas alsos. Tieši kāpēc tu viņu nes? Es jau pagājušais uzkāpu tā grāba, un tagad atkal es viņus paņēmu. Tieši kas tu tāds esi? Jā, ko tu bez mums darīt? Tāpēc tu tik mums aicini. Bez tevīm visticamāk varbūt zelta raķetei vesels bufers. Ko tu visu laiku? Ko es palīdzēšu rādīt šķību uzbraukšanu? Nahu, vienais rādītājs, ne? Jā, viņš jau saka, man jāpalīdz. Rokām rādīs, stop! Kurā vietā tas, ka tu rādi apakšā zem bumpera, es neredzu to? Kā man ģeļskap šitā ārā un jāpēc skatā? Bet tu stāvēji, tev bija jārāds. Tieši tā. Jā, slapos. Es tās, ka mūsu evakuātoram vajadzēs evakuātoru. Nu jā, mums viss ir pilnīgi slikti. Mums ir iemeties dzēnas motorā. Mēs tikko apskatījāmies uz šupu lupatā. Kad lupatā ir tā, ka var redzēt, kad šupā ir skaidrs. Galais, ka mēs jau varam braukt, bet mēs jau nekur netiksim. Tur te viss izbeigsies. Kā Martins saka, 10 km un viss, un mēs tāpat ejam ar kājām. Un pats labākais tas, ka man atkal jāsāk meklēt, kur man tas paracetamols ir palicis. Kas? Eļļi tieši necik. Paldies par uzmanību. Ko nu? Mēs esam tieši pločos. Precīzi pločos. Dirsā. Jā. Nu, garlaicīgi katrā ziņā mums nav. Ir visādas tehniskas problēmas un vēl visādas šādas tādas problēmas, bet nu, zin kā, ja viss dzīvē būtu tik ļoti vienkārši, tad nebūtu vairāk interesanti. Pirmajā dopā džekiem izkabinājās stienis, kas nāk no kārbas un aiziet līdz kulisei un palika neitrālajā ātrumā un dopu vidū un nevarēja vairs nekur aizbraukt. Un tad, kamēr džeki viņu sataisīja pašu turpat dopa vidū, tad, nu, diemžēl bija tā, ka jau pirmajā dopā, pēc pirmā dopa mēs jau zaudējām 10 minūtes. Bet pārējos dopos džeki saņēmās, tas noteikti viņiem bija kā tāds dzinulis, jo viņi gribēja tomēr parādīt, ka viņi var un skriet un darīt. Un, viņi, protams, gan nolaida mums pa grāvu tā diezgan pamatīgi un visiem iekšas notrīcēja, jo likās, ka tur viss būs slikti, bet mašīnai viss ir kārtībā, pašiem viss ir kārtībā, ceļi turpināja. Un dienas beigās bija tā, kad viņi pārējos atlikušos 5 dopus novinēja pa pirmo vietu savā klasē. Un tas ļoti priecēja, ka mēs zinām, ja tā tehnika noturās, kad arī ar to 1.6 kompaktiņu var kaut ko nobraukt un viss ir kārtībā. Tik cik, jā, kad dienas beigās mums evakuātora motors nokāvās, nu tagad jādomā, kā mēs uz pārējiem posmiem dabūsim mašīnu, jo man kādreiz bija X5, bet es X5 pārdevu, tagad man ir tāda maza Škodeņa, un tā Škodeņa, nu nav tāds baigais vilcējs, bet nu kaut ko mēs izdomāsim, ja vajadzēs vilksim kaut vai šņorī, nu nebūs tā, ka mēs nebrauksim uz gonkām mēs būsim uz visām būsim, un diemžēl arī bija tas, ka Kārlis un Raimonds no No Budget Racing nenofinišēja tehniski tur problēmu dēļ. Kārlis pārsita radiatoru, mašīnu uzvārījās un Raimonds ierauga grāvī. Un tad mūsu ekipāža bija vienīgā, kas tā kā finišēja, jo pēdējais dops nebija Kārlim un Raimondam. Jo mēs uztaisījām minerālajā komandu ieskaiti, kā No Budget Racings, jo Kārlis un Raimonds arī gribēja piedalīties No Budgetā. Un uztaisījām komandu. Un tā, lai foršāk, lai interesantāk, lai pašiem arī, zin kā, ne tikai savstarpēji sacensties, bet arī, teiksim, ar citām komandām skatīties, kas ko kā. Un jā, katrā ziņā, jā, iet mums interesanti, viss ir ļoti forši. Un tagad nākošais posms ir 24. augusts Talsos. Es domāju, ka Talsos būs ļoti forši. Es ceru, ka man arī pašam izdosies Talsos nobraukt. Sen gan neesmu braucis, bet mēs ar Kaļau kaut ko izdomāsim. Bet, ja arī tu vēlēsi atbalstīt mūsu šo te dulo projektiņu, droši var ar manim sazināties, un es izstāstīšu, kas vēl ir tās lietiņas un tās vēlmes, ko mēs plānojam darīt un vēlamies darīt, un kur mums īsti arī vēl pietrūkst. Tā kā pagaidām visiem paldies, ka skatījāties. Tiekamies Talsos. Čau! Tieši tā!